Vislabākais veids, kā samazināt iebildumus sarunas beigās, ir viņus mēģināt jau priekšapstrādāt pārdošanas procesā. Būs daudz vienkāršāk ar viņiem tikt galā, ja jau jūs būsiet viņiem pieskārušies pārdošanas procesā. Piemēram, kaut vai cilvēki bieži vien saka, labi, man jāpadomā, ja? Es nezinu, vai tagad man to vajag, vai būtu īstais laiks, es padomāšu. Tāpēc, piemēram, viens no elementāriem jautājumiem, ko tu pajautāt pārdošanas procesā savā ir, Klau, tu minēji, ka šī problēma jau tev ir gadu vai divus. Klau, bet kāpēc ir to svarīgi tev to darīt tagad? Kāpēc neatlikt? Ja? Kāpēc varbūt neatlikt un neturpināt to, ko tu dari? Kāpēc ir svarīgi kaut ko mainīt tagad? Viens šāds jautājums liekas uzreiz cilvēkam tā kā sevi attaisnot. Nē, tāpēc, ka ir pienācis laiks kaut ko darīt un laikam, es nezinu, ja paliks sliktāk. Ok, un tu gribētu to samierināties? Tātad šāds te vienkāršs jautājums jums jau palīdzēs tikt galā ar to iebildumu, ka viņš beigās nesaka, ka man tas nav svarīgi tagad, es to atlikšu. Iebildumu priekšapstrāde ļoti svarīgi ir pārdošanas procesā, lai viņi vienkārši būtu mazāk sarunas beigās un lai būtu vienkāršāk ar viņiem tikt galā.